Sveiki, mīļie, šeit pēcpusdienā, šeit brīnišķīgajā Kristus augšām celšanās dienā. Es gribētu jums padalīties ar jums šai dienā tiešām par nāvi un augšām celšanos, par mīlestību, ko viņš ir izlējis, atdodot savu vienpiedzimušo tēlu, lai mēs dzīvotu un nekad nemirtu. Šī mīlestība, kas tad ir galu beigās mīlestība? Mīlestība nav otra pazemošana vai izmantošana. Mīlestība arī nav, kad es vainīgs, sevis uztaisīt par neko, lai atrastu piedošanu, bet gan mīlestības vienmēr ir piedodoša un pretīm nākoša, nevis vainas uzspiešana, bet izlīdzināšana. Es saņēmu šo atklāsmi šī rītā. Gribu pateikt, ka tiešām tā arī ir. Ja cilvēks nepiedod, tā nav mīlestība, tas ir egoisms. Ja cilvēks iemācījies ir piedot, tad viņš atlaiž sevi. Viņš paliek vienā līmenī ar to cilvēku, kam viņš piedod, jo tādā veidā mēs saprotam un ieejam otrā situācijā, zinot un saprotot, ka viņam ar sāp par to, ko tu esi izdarījis. Nobriedzis kristietis, nobriedzis cilvēks, kas saprot, kas ir piedošana, tas saprot, ka viņš nevis piedod tam cilvēkam, viņam arī, protams, bet vispirms piedod sev un atlaiž šo cilvēku, lai tava dzīve nebūtu cīņas lauks, lai tava dzīve neiet uz leju, pa burbuli, kā saka, bet iet uz augšu, jo tad, kad mēs nepiedodam, mums aizveras debesis, pazūd mīlestība, atnāk rūgtums, atnāk visa veida negatīvas lietas. Tas ir ļoti sāpīgi. Es zinu savā laikā, ka es darīju tādas lietas, ka es nevarēju piedot. Tas vēl pirms kristietības bija, bet tā, ka es pieņēmu Kristu, pirmais, ko man bija jāiemācās, tas bija jāiemācās piedot. Es gāju lielam procesam cauri. Tēvs, es un protams, ienaidnieks. Tas bija, mēs trietā gājām to cauri. Man nebija cilvēku, kas apskaidro, paskaidro. Jā, un man tēvs pats mācīja. Un pirmo, ko viņš man teica, viņš teica, vai tu esi piedevis, vai tu varēsi piedot manis dēļ, vai tu varēsi piedot katram savam pārdarītājam. Bet manā dzīvē bijuši ļoti smagi brīži, kad tiešām šī piedošana bija grūta. Man tik daudz sāpinājuši bija cilvēku riņķi, un es arī biju sāpinājis ļoti daudz. Un vēl līdz šim šīs sāpes ir daudziem cilvēkiem. Bet paldies Dievam, ka viņš man iemācīja tajā laikā, caur savu mīlestību pateica, ka tev ir jāpiedod. Lai tu sāktu iet uz priekšu, lai tavu mīlestību paliek arvien pilnīgāk, lai tavu mīlestību arvien vairāk un vairāk atveras, ir jāiemācās piedot. Un tad, jo vairāk mēs piedodam, jo vairāk mūsos aug mīlestība. Tas ir fakts. Es pats to varu liecināt uz katru brīdi. Līdz, ko es kādu atlaižu, caur sāpēm, caur negribu, caur nevaru vai nedarīšu, man atnāk jauns līmenis, atnāk jauns mīlestības augums, mīlestības spēks, savādāks atnāk, dziļāks viņš paliek. Un tas ir ļoti forši. Tādā veidā mēs noņemam arī slogu no sevis, jo mēs taču neesam Dievs, mēs neesam mūsu tēvs. Un tad, ja viņš saka, ka mums ir jāpiedod, tad viņš zina, ko viņš saka. Un tāpēc es esmu sapratis un eju tagad procesam cauri, kurā ir jāmācās saprast otru cilvēku, kur jāmācās ieiet viņa situācijā un saprast, kāpēc viņš nevar piedot, kāpēc viņš negrib piedot tev. Bet pirmām kārtām, kā jau es teicu, viņam ir jāpiedod sev. Jo viņš teica, tev jāiemēl savu tuvāko kā sevi pašu. Ja tu mīli sevi, tu mācīsies arī piedot savam tuvākajam. Jā, tas ir grūti, tas nav viegli. Teikt ir viegli, vārdi var skanēt, bet patiesi sirdī, vai tu esi un esi piedevis. Ja mēs nevaram pateikt, ka ar skaidru un atceroties to cilvēku, atceroties tās situācijas ar mieru un bez rūgtuma, tad tu esi piedevis. Bet ja tev ir iekšā šis rūgtums un kaut kāda kritizēšana, nosodīšana, tu neesi piedevis. Un tas ir briesmīgi. Es zinu, cik man bija grūti. Bija daudz problēmas dēļ tā.
es biju nikns, es biju dusmīgs, es vienmēr biju neapmierināts, es vienmēr nevarēju sasniegt šo mieru līdz galam. Jā, bija, es cīnījos, darīju, lūdzos un gāju uz priekšu, bet tas bija tik grūti, jo tad, kad tu nepiedod, tu aizver vienkārši durvis par visām lietām. Un es nebaidos šo vārdu teikt par visām. Jā, tev ir kaut kas, jo Dievs savā žēlstībā mūs mīl, Tētis ļoti mūs mīl, un tāpēc viņš neļauj mūs pilnīgi aizvērt visas durvis. Viņš tomēr mūs svētī, bet tas nav tik brīvi un tik labi, ka būtu tad, kad tu esi piedevis, tad, kad tu esi atlaists. Un tādā veidā ienāk šī lielā mīlestība mums arvien vairāk un vairāk. Ja tu nevari sasniegt šo mīlestību, tādā gadījumā ir jāsāk skatīties, kur es esmu kādam nepiedevis, ko es nevaru atlaist, kam es nevaru pārkāpt pāri. Tāpēc es novēlu katram no mums atrast šo piedošanas ceļu, atrast šo piedošanu caur mīlestību. Jo vairāk mēs ceļamies mīlestībā, jo vairāk mēs spējam piedot, jo vairāk mēs laižam sevi iekšā šo mīlestības spēku, Tēvu, Jēzu Svēto garu, jo vairāk mums atbrīvojās vieta mīlestībai, jo vairāk mūsos ienāk šī mīlestība, jo vairāk mēs sakam saprast, ka jāpiedod, jāatlaiž šis cilvēks, jāatlaiž pašam sevi. Un tāpēc es tiešām vēlu, lai katram no mums būtu mīlestības spēks, lai mēs tiešām spētu atlaist un dzīvot mierā, priekā un svētībās. Esmu svētīts šajā brīnišķīgajā augšām celšanās dienā, tur, kur Jēzus atlaida visus savus pārdarītājus un pieņēma šo krusta nāvi, un 3. dienā augšām cels. Es svētīju.